Nesen Latvijā plosījās vētra, par laimi mūsu pusē iztika bez lieliem postījumiem, bet šobrīd iedzīvotāji cīnās, lai valsts un apdrošinātāji palīdzētu cīnīties ar sekām. Kā jūs vērtējat valsts sniegto atbalstu šādās situācijās? Pirmkārt jau viss ir jāapdrošina. Tas ir tā jāpierod. Ventspils pašvaldība savus īpašumus jau apdrošina ārkārtīgi sen. Un slimnīca ēka tas apostīja viens vai tur visu nomaksāja, tur nekāda zaudējumu nebija. Tā kā, ja to dzīves organizē atbildīgi, tad attiecīgi tas viss ir kompensējums. Ja paļaujas uz to, ka nekas nevar notikt, tad, protams, tajā brīdī, kad ir krīze, tad ir problēma. Bet priekš tam jau ir vara un valsts. Protams, ka cilvēkam, kuram mājoklis ir sagrauts, viņam jāpalīdz, par to nav šaubu. Tā ir tāda krīzes situācija, ko vairs tā formālā puse, esi apdrošināts, saņemsi, neesi apdrošināts, dzīvo uz ielas. Tas tā nevar būt. Bet, ja runājam, teiksim, kaut vai par Lietuvas un kaut kur kāda dīķis veidojas kādā ielā, piedodiet, tur ir vaina pilnīgi cita. Protams, var būt lietus kādu, bet ir gulijas. Viņas ir visu laiku jātīra. Jāstur perfektā stāvoklī. Un lietsūdens kanalizācija ir diametrs, bet jums viņš jābūt iztīrīts, lai viņš ir pilna diametra. Ja jums ir pusē aizsērējusi un gulijai ir sakritušas iekšā vecās rudens lapas un vēl pienesta klāt zāle, pļaujot ar lietu turas aizdambēt, tad tam ūdenim ir tikai tik, cik tai gulijā ietilpst iekšā, pārējais viss ir uz ielas. Un tas, ka tur slīka, tur Rīga, Jelgava un tā, tur, es teikšu tā, tur lielākā daļa vainas jāuzņemas tiem, kas neapsaimnieko lietusūdens kanalizācijā. Un ja Ventspilī lielā prospektā tā bija, tas arī norāda uz to, ka tur nebija viss iztīrīts kā pienākas. Tas tā kā zobus. Jūs varat tīrīt, netīrīt. Netīrīsiet zobus, iesiet pie stomatologa, biežāk nekā normāli.